Pasaules basketbolā šonadēļ lielais Kristaps. Jā. Guntiņ, lūdzu pievērsies mazliet raidījumā. Es saprotu, ka tev arī ir. Kas tev tur rokās? Man arī ir. Nāc. Arī lielais Kristaps. Man arī Kristaps. Tā jau ir kinošņika balva, klausies. Ko? Nē, viņam tagad ir pagodu Kristapam. Jā, redz, mēs esam dabūjuši. Kur tu dabūji to balvu? Es pagājušo gadu paņēmu par filmu Sapņu komandu. Jā. Es jau konsultēju to galveno varoni, ja? Galveno varoni. Tāpēc mēs viņu dalām pusgadu manu, pus viņam. Āmans dabūja par šo, jā, par savu lomu Sapņu komandā. Lielais Kristaps, kur lielais Kristaps. Bet Latvijas sportā un arī pasaules sportā valdiņa lielais Kristaps, kā saka amerikāņi, Kīpejs būs uz dēļiem, uz parketa dēļiem. Lielais Kristaps Porziņš debitē NBA pret Milwaukee Bucks šo trešdienu. Paliekam pie ekrāniem visu nakti skatāmies. Kāda saistība ar Milwaukee Bucks ir man un Kristapu? Nu? Es arī debitēju pret NBA, pret Milwaukee Bucks. Redz, kā es sakrītis. Pareizi. Bet labi, mēs atgādinām to, ka Kristaps spēlē New York Knicks un cits starpā 4 gadu līgums pēc principa 2+2, un tas nozīmē, ka vismaz pirmajos 2 gados savus 4 miljonus viņš saņems ķešā, sezonā. Ja? Pēc tam jau, tur ir opcijas. Tur ir varianti. Savukārt mēs sākam ar vēsturisku atgādinājumu. Tu tev pieminēji, kā vēsturi. Mums ir bijuši NBA 2 spēlētāji. Pirmais Gundars Vētram, kas ir spēlējis. Tur var teikt, ka tā konkurence, kas bija jāiztur Vētram, tā viņam arī neļauj tur līdz galam arī palikt. Tur nebija ilgadība karjeras ziņā. Nē, tur ir tādā ziņā, ka tas bija tas Padomu Savienība jau bruka, jā, un tad, kas paspēja tur iekļūt, tie iekļuva. Es domāju, ja tas vien 7-8 gadu apakaļ, tad mēs varbūt par daudziem te būtu runājuši. Jā, bet atšķirībā es jau minēju, jau tā ilgadība nebija tā. Jā, jā, bet tur jau bija grūti, tāpēc, ka tādu vēl amerikāņi mūs neuzskatīja par basketbolistiem. NBA cienīgi, jā. Tagad jau pasties, kas notiek. Savukārt blakus mēs parādām otru spēlētāju, kas ir pārstāvējis Latviju Nacionālā basketbola asociācijā, Andrijs Biedriņš. 10 sezonas veicīgi norukāt. Tur ir 2 klubi viņam kabatiņā, Golden State un Utah, taču kopumā, varam teikt, ka, labi, viņš vēl var spēlēt, bet... 29 gadi. Jā, psiholoģija atkal šeit ir. Ja Vētram bija konkurence, šeit ir psiholoģija. Viņš savukārt pagāja malā. Es domāju, ka viņš vienkārši nogur no basketbola. Bet 10 gadu spēlēt, tur jau arī tā ir, Bet pensiju nodrošināt. Pensiju nodrošināt, jā. Bet tā jau saka, Valdi, ka to basketbolu NBA spēlē 5 gadus tā aktīvi. Pārējā laikā tu sniedz pakalpojumu. Jautājums, ja tev par to maksā, tu arī tur ilgāk noturies. Ja tev pietiek. Jā. Vai arī nepietiek. Valdi, man tomēr ir jautājums. Tu teici, ka tu arī debitēji pret Bucks, jā? Porziņš debitējas pret Bucks. Tu to viņam spīd. Abi Milwaukee pilsētā. Viņiem spīd tāda paša NBA karjera kā tev? Pilnīgi līdzīgi. Nē, labāk nē. Novēlam Kristapam daudz vairāk spēļu NBA nekā tev. Piedod, jā. Mūsu laikos debitēt, tas bija tas pats, kas, cietumā iekļūst. Tā ir. Kas ir New York Knicks? New York Knicks vispirmkārt ir tulkojumā, tas ir saīsināts biksītes tādas, jā, līdz ceļgalam, biks līdz ceļgalam. Kādreiz bija saīsinātās biksītes. Knickerbockers, jā. Kad es spēlēju, bija saīsinātās biksītes. Vai pantaloni. Jā, tagad? Jā, kas ir garās kleitiņas? Ja? Šī būs 70. sezona, Valdi. 70. sezona. Un ir tikai 2 komandas, kas nav mainījušas pilsētas NBA. Tā ir Boston un New York. Un tā ir New York Knicks. Ja? Mēs savukārt runājam par izredzēm šobrīd. Ja? Kā tu vērtē New York izredzi? Es teikšu tā, ka sezona nebūs vienkārši. Komanda iespējams netiks playoffos. Viņiem ir, bet ir daudz lietas, kas viņiem nav. Viņiem neatbilstošs treneris līmenis nav. Fischeram nav atbilstošs treneris. Tālāk viņiem nav komandas. Teiksim, zvaigzne. Viņiem ir viena zvaigzne, uz ko turās visu tā spēle. Carmelo Anthonijs. Jā, viņi ir labi pastrādājuši, Brook Lopez dabūjuši, viņi ir dabūjuši, teiksim, dabūjuši ir spēlētājs vēl, bet tā komanda ir pilnīgi zaļa. Tāpēc tādam Kristapam ir lieliski iespēja nospēlēt labu sezonu. Bet, ja es tev nosaucu pirmo piecinieku, ko prognozē, kas ies laukumā, starp viņiem arī ir Kristaps, tad blakus viņam būs Carmelo Anthonijs, Calderons, Aflalo un Lopes. Un godīgi sakot, mazākais ir 7 gadi, kas ir spēlējuši NBA no šiem. Aflalo jau 2 nedēļas ir ārā pēdējās ziņas. Nē, viņš sola, ka būs uz tā atgriezīsies draudzeņu sola. Es saku, nebūs. Jā, tu saka, nebūs. Šonakt ziņā tā parādījās. Tu pasūties. Calderons ir vecais raugs, kas nav vilcējs spēlētājs jau vairāk. Viņš ir ļoti ilgus gadus nospēlējis, bet viņš nav tas agresīvais point guards, kurš taisīs caurgājienus un nometīs metienus. Viņš ir vairāk klasisks spēlētājs, kas varbūt patīk. Es nezinu,
ģenerāla menedžeriem, ja, bet galvenā spēle jau būs Carmelo Anthony, ja, bet, viņam tās spēles ir bijušas arī pārbaudas, gan labas, gan ļoti sliktas. Ja. Pārbaudas spēle parādīsim vienu, runāsim par mūsu kīpēju, par Kristapu Porziņģi. Kīpējs bija pret Boston Celtic pārbaudas spēlītē 8+8, tātad 8 punkti, 8 atlicēšās bumbas. Un kas interesanti? 4 piespēles valda. Es domāju, ka NBA ir kas ļoti interesanti, daudz nezinu, ja. Ja tu nospēlē 15 minūtes, tīri teorētiski, un tu uztais 8+8+4, ja, kā ir, tad viņi rēķina vēl vienu statistikas lapu, 48 minūtēs. Jā. Un tur tie statistikas, viņi pārēķina tos 8+4, un tas skats pavisam ir cits. Tā kā, tur jau nav tā kā mums, tur nospēlē 10 minūtes, iemet 6 punktus, un tur neesi nekas, bet viņi pārveidos, un tad tu redz, cik tā liela... Bet no šiem fragmentiem, vecīti jāatzīst, viss šīs iemaņas, par kurām mēs runājam cauri vasaru, Kristaps atrādi. Lieliski atrādi. Viena problēma, kur būs problēma pirmajā spēlē, tur nāks baigs fizikas spēcīgi tēviņi pretī, ja, un sāks viņu daudzīt. Tā ir viens no lietām NBA, kas ir, ja, kad viņi redz to vājāku. Bet tas ir traumas. Tas nav tik vienkārši. Tur būs gaļas. Tā ir gaļas mašīna. Ja? Un tur tie melē, viņi tak negribēs par daudz par viņu runāt, kas tur katram galvā ir iekšā. Nezinu, tā kā viņam nāksies baigāko. Bet kam viegli šajā dzīvē? Labi, bet viņš jau nav nekāds teļš tur. Viņš ir vēl nav īsti nobriedis. Bet tik liela optimismu, pozitīvismu, kā valdi šodien ir pateicis, sen neesmu. Jā, teļš tur vēl piemina kuļus, jā, ērzēs. Labi, parādīšu tev no treniņa viena epizode Sašo Jačiča rāda Kristapam, tas ir koordinācijas vingrinājums vēl, bet jāmāk arī tas izdarīt. Šitādas parasti sporta skolās trenē, jā, bet es sapratu, ka Jačičs gribēja pārbaudīt, vai Kristaps kaut ko māk, jā, bet izstāstās, ka viņš nesliktāk māk pa viņu, jā. Tā kā, tā ir viena cita jau, tas ir labi, kad šādas epizodes rāda, bet es saku, kad mēs jau došana sezonas laikā rādīsim tikai tādas epizodes, ko viņš dara. Bet es esmu redzējis, kā trenējās, piemēram, pagājušā gada labākais spēlētājs Karijs, ja? Tādu video mēs dabūsim un paskatīsimies, kā tas čals trenējās individuāli. Bet labi, tur ir tehnika. Muščals, kīpējs. Nē, bet es domāju, ka šis bija tikai tāds... Kristaps Porziņš šobrīd ir piedzīvojis kaut ko tādu, ko neviens Latvijas sportists līdz šim nav piedzīvojis. Un nepiedzīvos. Iespējams, jo viņa mikroskops, palnamais stikls, viņš ir nokļuvis tur apakšā, mēs skatāmies, un mēs jau šobrīd zinām, kādas apavus viņš nesās, un tie būs Kobe X. Jā, Kobe X Elite, $179. Mēs zinām, ka viņš ierodās 3 stundas arēnā pirms spēles saulēcīgi. Mēs zinām, ka viņa mīļākais auto ir Mercedes S-klases 63 AMG. Mēs zinām, ka viņa video spēle mīļākā ir FIFA 2016. Jā. Mīļākais latviešu seriāls Sirdsmīļā Monika, tas pats, kas tev valda. Nē, Guntim tā. Reperi, Dreiks, arī Guntim tur vesela virkne no dreperiem pazīstami, jā, tur tā. Un bīstamākie džeki grobiņā, arī to mēs uzzinām, ko vērtē Kristaps Porziņš, kas ir bīstamākie džeki grobiņā, Andris Pried un Rihards Ozolnieks. Visu mēs uzzinām par viņu, un jau vēl patur prātā, ka apkārtē arēnai sēž pasaules mēroga režisori, aktieri, un katru vakaru skatās lielām acīm, un mūsējais kīpēs tur valda. Un ko tu tik tā samulsi? Es tā pareiķinu, tiem apaviem, ja? Man liekas, te ir Kobe X10. Lai būtu Kobe 10. Ja man ir Kobe 9. Es desmitnieku. Viņam ir Kobe 9, jā. Labi, bet Twitter bārā valds bieskrējs un jautā viņš vienkārši, kas ir Porziņš? Kas ir Porziņš? Jā, tā kā Zatlers. Jā. Kas es esmu? Bet fenomens, talants vai darbaruģis. Arturs Vitols saka, tā ir mašīna, ja kāda detaļa nojūgt, tad vairs nepielast. Tas, laikam, stāsts par tiem savienojumiem. Jo, kam ir garantijas remonts, ordināls detaļas, tad būs labi. Ja? Tagad viņš novēl veselību. Kaspars Valters, viens no taviem uzvārdu radniekiem. 1 no miljonu Porziņš, un tā arī ir. Es domāju, ka 1 no 100 miljoniem. Jā, Verons saka, galvā ir jaunā Apple kompjutera sistēma bez vīrusiem, un tas izsaka visu. Tad jau pareizi ir audzināts. Nē, bet ko viņš intervijā teica, ja, kad meitenes un nauda man nenositīs no mērķa. Labi. Kristaps Verebergs saka, priekš latviešiem tas ir fenomens, priekš amerikāņiem vidujēji. Kristap nepiekrīt, arī priekš amerikāņiem. Vēl mēs neko neteiksim, pēc 3 gadiem. Neapšaubāms talants ar darbu ticis tur, kur ir tagad. Savukārt Dainis saka, viņš ir dimants, kurš nonāca izcilu juvelieru iekavās ģimenes faktors rokās. Un Nauris Liberts saka, tas ir visi 3 un vēl vairāk, bet kopā tā ir vienkārši Porziņa ģimene. Un mēs par viņiem priecājamies, jo Porziņa ģimenes plāns šobrīd
vai šonedēļ būs redzams visu priekšā. Nu, un arī mums visiem latviešiem būs pamats sekot un interesēties un Ne tikai skatīties. basketbols. Un arī just līdzi. Tieši tā. Saka jau kā ir, mums latviešiem būs par ko runāt. Būs par ko runāt. Jo NBA tas nav basketbols vēl, tā ir popkultūra. Jā. Vai ne?